sāksim mūsu šo noslēgumu sesiju, un tā būs tāda nedaudz agresīvāka par kultūras, tā būs par politiku un militārām lietām, un tāpēc izturīgākie dzirdēs arī šādus jautājumus Kurzemes vēsturē, un kā pirmā runātāja mums būs Enija Rubina, Latvijas Nacionālais arhīvs ar referātu Kostjuško sacelšanās Kurzemē. Lūdzu. Jā, labdien visiem! Man ir liels prieks šodien šeit atrasties un nedaudz atkāpties vēsturē un runāt par tādu, varētu teikt, mazāk zināmu Kurzemes vēstures lapusi, bet kura tāpat ir apvīta ar diezgan daudz mītiem. Un tātad proti par Kostjuško sacelšanos. Nu, sāksim ar jautājumu, kas tad vispār bija Kostjuško sacelšanās? Tātad tā bija sacelšanās kustība, kas aizsākās Polijā, Lietuvā 1794. gadā, un īsumā tā bija tā kā reakcija uz 1793. gadā notikušo otro Polijas dalīšanu. To uzskata bieži arī par pirmo nacionālo poļu sacelšanos, jo tā bija kustība, kurā tiešām iesaistījās visas sabiedrības kārtas, sākot no mužniekiem un beidzot ar zemniekiem. Tās vadītājs bija Tadeuš Kostjuško, Polijas valsts vīrs, militārais arī līderis. Un tātad Kostjuško ir iegājis vēsturē ne tikai kā Polijas nacionālais varonis, bet arī ir pazīstams ASV vēsturē. Viņš kā inženieris piedalījās ASV neatkarības karā, un tādēļ, ja jūs dosieties uz ASV, viņa vārdā ir nosaukts apdzīvotas vietas, dabas parki, tilti, un viņa vārdā ir nosaukt arī Austrālijas augstākā virsotne. Tātad Kostjuško sacelšanās galvenais mērķis bija Polijas-Lietuvas atbrīvošana tātad no šīs te ārvalstu ietekmes, no Krievijas impērijas, no Prūsijas, no Austrijas, un šīs te valsts šī te politiskā un ekonomiskā potenciāla atjaunošana. Bet blakus šiem te nacionālajiem motīviem sacelšanās kustībā bija arī tāds sociālais aspekts, un tas izpaudās savu šo te Palaņecas universālu. Tas bija dokuments, kuru Kostjuško parakstīja 7. maijā, un tas paredzēja dažādu tiesību piešķiršanu zemniekiem. Pirmkārt, zemniekiem tika piešķirta personīgā brīvība, tika ierobežotas klaušas, protams, tika saglabāti dažādi ierobežojumi uz pārvietošanos, un pēc būtības tā bija dzimbūšanas vairāk vai mazāk atcelšana. Un tas bija, šis universāls tika izdots tādēļ, ka tā bija tāda Kostjuško tiešām personīgā pārliecība, ka nav jābūt šeit dzimbūšanas sistēmai, bet otrs bija tas, ka bija nepieciešams piesaistīt šos te zemniekus šeit sacelšanās kustībai. Un, jāsaka tā, ka, protams, to mērķu, to centienu īstenošana dzīvē, gan, protams, bija diezgan ierobežota. Un kā tagad neliela arī laika skala, kā tad norisinājās šeit nemieri, viņi sākās, tā zīmīgā sacelšanās sākums ir 24. marts, Krakova, kur Kostjuško tirgus laukumā nodod tādu šo te zvinīgo zvērestu. Sākotnēji šiem te nemierniekiem veicis visai labi, viņu uzvar vairākās kaujās. Tātad viņi cīnās pret Krievijas armiju un Prūsijas armiju. Sako arī vislielāko Polijas-Lietuvas pilsētas sacelšanās. Bet tā situācija mainās rudenī un tiek piedzīvotas vairākas neveiksmes kaujas laukos, un 10. oktobrī arī tiek ievainots un sagūstīts pats Tadeuš Kostjuško. 4. novembrī notiek Varšavas ieņemšana, kas ir ļoti asiņaini, kuras laikā iet bojā vairāk 10 000 cilvēki. Un tātad pēc būtības šī sacelšanās beidzas 16. novembrī, kad tātad padodas pēdējie šie nemiernieku, nemieru dalībnieki. Kā tad uz šo sacelšanos reaģēja Kurzemes hercogiste? Pirmkārt, protams, informācija par to, ka ka Polijā notiek nemieri, tā, protams, izplatījās ļoti ātri, un ļoti ātri arī Kurzemē izplatījās baumas par to, kad nemiernieki varētu ienākt arī Kurzemes teritorijā. Un Kurzemes varas iestādes sāka gatavoties hercogistes aizstāvēšanai, bet Kurzemes hercogiem tas nav viegls uzdevums, jo Kurzemē varētu teikt, ka šajā laikā nav nekādi militārie spēki. Viņiem tiešām ir 200 vīru liela vienība, kas nekādu īstenu hercogistes aizsardzību nodrošināt nevar. Un tādēļ šajā aizsardzības organizēšanā iesaistās Krievijas amatpersonas, tas ir Krievijas sūtnis Jelgavā,
Tas ir Vidzemes gubernators. Un tātad Krievijas mērķis, Krievija jau šajā laikā ir nostiprinājusi jau tādu savu politisko ietekmi hercogistē, tādēļ tas ir arī loģiski. Pirmkārt, viņi arī vēlas, protams, aizsargāt Vidzemes robežas, izmantot Kurzemi kā šo platformu, no kuras veiktu iebrukums Lietuvā. Tādēļ arī pie Bauskas tiek izveidota liela Krievijas nometne. Un, protams, Krievijai tā ir iespēja arī turpināt palielināt šo te savu politisko ietekmi. Bet visa šī gatavošanās nedod nekādus rezultātus. Un 23. maijā Kurzemē ienāk pirmās poļu nemiernieku vienības. Tās ienāk Heinricha von Mirbacha vadībā, un viņas dodas uz Liepāju. Es aizmirsu pastāstīt svarīgu, vēl aspektu. Arī šie Krievijas amatpersonas, viņas arī izdod tātad dažādas paziņojumus pie iedzīvotājiem. Pirmais ir tas, kad visām pilsētām tiek aizliegts pārdot poļu nemierniekiem ieročus, dažādus krājumus, svinu pulveri un tā tālāk. Un tad arī 29. aprīlī seko šis paziņojums Kurzemes iedzīvotājiem Katrīnas otrās vārdā, kad tātad Krievija uzņemsies šo te Kurzemes aizsardzību. Tad dodamies tālāk. Tātad jau minēja, kad pirmo reizi ienāk 23. maijā, un uzreiz arī pilsēta sākumā pretojas. Viņa saka, ka viņi nepārdos šos krājumus, bet, protams, nav īsti neviens nenodrošina šo pilsētas aizsardzību, līdz ar to viņi, protams, šos krājumus pārdod. Un šīs vienības atkāpjas no Liepājas. Bet Heinricha Mirbacha vienības atgriežas pēc mēneša, 25. jūnijā, un tad jau viņas iekārtojas Liepājā uz ilgāku palikšanu, un no savukārt šo Liepāju un Liepājas apkārtni sāk izmantot, un šī dažādas nelielākas vienības dodas daudz tālāk un dziļāk Kurzemes teritorijā. Bez Heinricha Mirbacha spēkiem Kurzemes teritorijā darbojas vēl dažādas citas vienības. Tie ir tātad ģenerāla Vojtkeviča vadībā nemiernieki uztur Saldus un Skrundas apkārtnē, un arī ģenerāļa Oginska vadībā diezgan liels nemiernieku vienības darbojas Daugavpils aizlauts šajā draudzē, un viņas arī, piemēram, organizē uzbrukumu Daugavpils pilsētai. Jāsaka tā, ka savstarpējā koordinācijas starp šiem karaspēku vienībām nebija nekāda tāda netika īstenota, viņas darbojās vairāk vai mazāk patstāvīgi. Kādas bija šīs poļu nemiernieku vienības? Mēs, diemžēl, nevaram pateikt tādu precīzu viņu skaitu, bet mēs noteikti runājam par vairākiem tūkstošiem cilvēku. Un šajā nemiernieku sastāvā ietilpa gan regulārā karaspēka vienības, gan arī tajās piedalījās daudzi lietuviešu zemnieki. Un daudz laika biedri rakstīja par šo nemierniekiem kā jauniem noplīsušiem cilvēkiem. Tā kā tā bija tāda arī nebija labi apmācīta, teiksim tā, armija. Un kā viņi izturējās Kurzemē? Jāsaka tā, ka pilsētās viņiem veidojas diezgan labas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem. Viņi uzvedās, vienmēr tiek atzīmēts tas, ka viņi uzvedās diezgan pieklājīgi, netika aizskarti vietēji iedzīvotāji. Cita situācija bija laukos, tā kā, protams, tās vienības bija diezgan neorganizētas, tad viņām vajadzēja kaut kā rūpēties par savu apgādi. Tas nozīmēja piespiedu rekvizīcijas muižās ar draudiem, ar dedzināšanas draudiem. Un turklāt, un šajā laikā arī šis 1794. gads Kurzemē ir diezgan liels bada gads, un līdz ar to, ja tev vēl ir tas mazumiņš jādod armijai, tad, protams, laukos veidojas diezgan lieli konflikti. Tātad pirmo reizi šis Krievijas karaspēks uz šiem poļu nemierniekiem reaģē jūlijā, un 12. jūlijā Liepājā ienāk Krievu karaspēka vienības virsleitnanta Kozlainova vadībā, un šie poļu nemiernieki spēki atkāpjas no pašas Liepājas pilsētas, bet paliek Liepājas apkārtnē. Un visu šo jūlija otro pusi ap Liepāju notiek dažādas cīņas, lielākas, mazākas. Viena no lielākajām kaujām notiek pie Gaviezas muižas, kuras laikā Gaviezas muiža tiek nodedzināta. Un arī šajā cīņā tiek nāvīgi ievainots šis Krievu vienību vadītājs. Un ņemot vērā šo poļu
lielo skaitlisko pārspēku. 8. augustā Krievu karaspēks atkāpjas no Liepājas. Šajā laikā notiek arī ielu cīņas. Un pēc tam šie poļu spēki turpina darboties arī Kurzemes teritorijā diezgan netraucēti. Bet tā situācija, viņi sāk atkāpties augusta beigās un pēdējā atkāpjas septembrī tādēļ, ka vienkārši šajā laikā jau Polijā ir padavusies viļņa un, protams, šī kustība pamazām samazinās un tas ir iemesls, kādēļ viņi pamet arī Kurzemes teritoriju. Un tad septembrī pēdējie šo poļu spēki ir šo teritoriju pametuši Kurzemi. Kāda tad ir šo poļu nemiernieki attieksmi pret vietējiem iedzīvotājiem un vai viņi vēlas, lai viņi iesaistītos šajā kustībā? Jāsaka tā, ka tas ir atšķirīgi dažādām sabiedrības grupām. Pieņemsim attiecībā uz pilsētu iedzīvotājiem un mužniekiem. Viņi izdod vairākus arī šādus paziņojumus vietējiem iedzīvotājiem. Būtībā tāda ir 2. 1. jūlijā un 4. jūlijā. 1. jūlijā ir visiem Kurzemes iedzīvotājiem, 4. jūlijā ir zemniekiem. Kurzemē tiek publicēts arī šis Poliņietis universāls. Un viņi aicina vienkārši būt lojāliem pret Polijas valsti. Viņi uzsver, ka abas valstis ir savstarpēji vienoti, mēs esam vienas tēvzemes brāļi. Un tātad tiek prasīt vienkārši atbalstīšana ar ieročiem, ar pārtiku un tam līdzīgām lietām. Interesanti ir tas, ka viņi bija plānojuši ierīkot Liepājā arī tribunālu, par kuru locekļiem vajadzēja kļūt vietējiem mužniekiem. Bet viņu attieksme pret zemniekiem ir nedaudz sarežģītāka. Tie uzsaukumi, ko viņi izdod, ir tādi diezgan pretrunīgi. Vienā viņi aicina zemniekus ar ieročiem rokā pievienoties armijai, otrā viņi aicina, lai viņi paklausītu vietējiem saviem kungiem un nekur nedotos. Bet, protams, tā kā tiek publicēta arī šis Poliņietis universāls, tad tās ziņas, kas klīst apkārt, protams, pārvēršas ar baumām un Kurzemē diezgan izplatīts ir šis viedoklis, protams, ka zemniekiem ir piešķirta brīvība un tā. Un kas vēl ir interesanti, attiecībā uz zemniekiem tika izdots arī vairākas pavēles par rekrūšu došanu. Tādas tiek izdota gan Liepājā, gan Ventspilī, bet avotos mēs nevaram konstatēt, ka tā būtu, piemēram, sākusies. Vēl par Kurzemes iedzīvotājiem runājot, par pilsētniekiem. Vēl viena lieta, ko viņi bieži darīja, ikreiz, kad viņi nonāca jaunā pilsētā, tad viņi organizēja zvērsta nodošanu Polijai un šādai nemieru kustībai. Bet kā tas notika, dažreiz tas bija, varētu teikt, diezgan komiski. Tas ir tāds ir tipisks gadījums tieši no Kuldīgas. Un šeit ir tāds garāks atstāts. Bet principā ir tā. Kuldīgā 7. jūlijā ierodas viens cilvēks, kurš visiem prasa, lai viņi sapulcējas Rāznamā, un tad viņš pieprasa, lai viņi nodod tātad zvērstu. Kuldīgas maģistrāts cenšas atrunāties, ka viņi jau ir kļūstot par pilsoņiem nodevuši zvērstu un tā tālāk. Bet beigās tātad viņi, gal galā viņš šeit ir ieradies viens, un kā tad viņš domā viņus piespiest. Un tātad viņa atbild ir tā, ka man pie skrundas ir karaspēka nometa ar 4000 vīriem, un ja jūs pretosieties, tad 700 vīri ieradīsies šeit, un jums būs jāgādā par viņu apgādi, un līdz ar to tad labāk nodot šo zvērstu. Protams, nekas viņiem neatliek, pulkstens 3 visi dodas uz baznīcu, visi pēc kārtas nodod zvērstu, parakstās. Pēc tam šis pats virsnieks, viņš palūdz arī godīgi, lai viņam iedod apliecinājumu, lai viņš varētu pierādīt, ka viņš šeit ir bijis, to viņam iedod. Viņš samaksā rēķinu viesnīcā un dodas prom. Tātad jautājums, vai Kuldīga ir pievienojusies sacelšanās kustībai un cik nopietni ir bijusi šo poļu klātbūtni šeit. Tas tādi tipiski jautājumi. Bet tas ir tātad par to poļu nemiernieku attieksmi, bet kāda bija vietējo iedzīvotāju attieksmi pret nemieriem, pret pievienošanos šai kustībai. Un jāsaka tā, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, uz ko atbildēt, jo mēs īsti nevaram, es varētu teikt, mēs nevaram ticēt šī laika avotam. Jo laika biedri bieži rakstīs, ka pilsētiedzīvotāji atbalsta poļus, ka zemnieki atbalsta poļus, un tam visam par iemeslu ir Franču revolūcija.
Jo, diemžēl, ir tā, ka, protams, Franču revolūcija šajā laikā ir top notikums, visi par to domā, visi par to uztraucas, un daudzās Eiropas valstīs izplatās šīs paranoiskās bailes, ka šī revolūcija izplatīsies arī pie viņiem, un līdz ar to šīs revolucionārās idejas tiek piedāvātas gan individiem, gan atsevišķām grupām, un absolūts izņēmums nav arī Kurzemes hercogisti. Es sevišķi tāpēc, ka Kurzemes hercogistē šajā laikā ir dažādi arī politiskās cīņas. Piemēram, pilsētiedzīvotāji bija pieprasījuši arī sev lielākas tiesības. Viņi vēlējās, bija nodibinājuši arī pat veselu organizāciju. Bet viņi pieprasīja tiesības piedalīties Landtāgā un iespēju pirkt muižas. Un tas neizklausās īpaši pēc Franču revolūcijas, bet tas netraucēja šiem politiskajiem pretiniekiem apgalvot, ka viņi ir revolucionāri, viņiem šīs idejas interesē. Līdz ar to sākoties šiem Kosciuško nemieriem, protams, tātad viena ir šī pilsētu iedzīvotāji, kur tiek apsūdzēti šajās idejās un interesēs, un otra, protams, ir zemnieki, tāpēc, ka, protams, vēl joprojām ir dzimbūšanas sistēma, šajā laikā ir diskusija, cik šī sistēma ir ētiski, ekonomiski izdevīga un tā tālāk, un, protams, ir pārliecība, ka arī zemnieki šīs idejas atbalsta un viņiem varētu viņas interesēt. Tādēļ jau sākoties Kosciuško nemieriem, protams, ir šī pārliecība, ka pilsētu iedzīvotāji revolucionāri noskaņot, zemnieki revolucionāri noskaņot, un līdz ar to viņi atbalsta viņus. Bet tādēļ, analizējot avotus, mēs gluži šo nevaram īsti gūt pierādījumus tam, ka tā tas bija. Pirmā mēs varētu apskatīt abas šīs grupas. Pirmie, protams, ir pilsētu iedzīvotāji. Piemēram, Liepājas pilsēta, kad Liepājā ierādās Kozlainums, tad viņš uzlēja pilsētā 20,000 dukātu sodu par to, ka viņi sadarbojušies ar nemierniekiem, un šī apsūdzība ir tāda, ka viņi ir pārdevuši šos krājumus, un otrs tas, ka ir atsevišķi indivīdi, kas ir sadarbojušies ar viņiem. Pilsēta, protams, par to argumentē, un viņas galvenais arguments ir tāds, ka pilsēta ir atstāta vispār bez aizsardzības, ko tad viņiem bija darīt. Un, protams, nenoliedzami ir arī tas, ka atsevišķi cilvēki, protams, sadarbojas ar nemierniekiem, piemēram, tam pašam Mirbaham, viņam vajag kādu, kas viņam raksta dokumentus vācu valodā, un, protams, tas ir vietējais advokāts, protams, tie ir atsevišķi tirgotāji, bet tā noteikti nav tāda izplatīta kustība vai izplatīta parādība. Un tas tiešām mēs varam runāt par atsevišķiem individiem. Un arī tāds labs piemērs, tas, kad pieņemsim šo nemiernieku klātbūtni tiek izmantot, lai risinātu kaut kādas vietējos konfliktus. Pierādījums ir arī Ventspils gadījums. Tur savukārt notikums ir tāds, kad šajā Ventspilī nemiernieki ierodas 22. augustā, un daži vietējie iedzīvotāji uzmasina viņu uz to, kad vajadzētu apcietināt Krievijas konsulu Ventspilī Johanu Friedrichu Bechereru. Bechereram ir jau gadiem ilgs konflikts ar vietējiem tirgotājiem, jo viņš, protams, atbalsta Krievu tirgotāju intereses. Un tātad šie poļu spēki viņu paņem gūstā, aizved uz Lietuvu, un tikmēr vēl vietēji iedzīvotāji paņem un izlaupa viņa māju. Bet pārāk nesatraucaties par Bechereru, jo viņš gūstā dodas ar vezumu, kurā ir porcelāns, un viņa galvenā sūdzība par gūstu ir tā, ka viņam nedeva vīnu. Tā kā viņš atgriezās Ventspilī, viņam viss bija kārtībā, pēc tam vietēji iedzīvotāji manta sadeva. Un, un mēs arī varam redzēt šeit, tā nav tāda atbalsta šai kustībai, bet tas tiešām mēs izmantojam situāciju, kad ir kāds, kas varētu izreitināties ar manu pretinieku un tā. Un tad, protams, nākamais jautājums ir zemnieki, kas ir vēl sarežģītāks jautājums, jo 20. un 30. gadu historiogrāfijā, kad mēs pirmo reizi tiek pētīt šie Kosciuško nemieri, ir iegājusies šī pārliecība, ka Kurzemē ir organizēta vispārēja zemnieku tāda sacelšanās un atbalsts šai nemieru kustībai, un tiek runāts pat par zemnieku brīvības cīņām. Bet, ja mēs tiešām analizējam avotus, tad mēs varam secināt to, ka mēs nevaram īsti konstatēt to, ka zemnieki pievienotos šai nemiernieku armijai par spīti pat šiem pavēlēm par rekrūšu došanu. Protams, mēs atkal nevaram izslēgt to, ka ir atsevišķi individi, kas to izdara, vai ka, pieņemsim, ir zemnieki, jo kādam jau tie krājumi, kas tais mužās ir paņemti, kādam jau ir jāpārvadā. Un tad, protams, ka kāds latviešu zemnieks tai armijai līdz arī braukās. Un otrs jautājums ir par šiem zemnieku nemieriem. Un ja mēs analizējam šos avotus, tad mēs patiesībā varam konstatēt to, ka zemnieku nemieri šai laikā
viņi notiek pārsvarā no jūlija līdz septembra sākumam, notiek 18 Kurzemes muižās. Ja mēs to salīdzinām ar muižu skaitu Kurzemē, tas, protams, ir ārkārtīgi neliela daļa. Turklāt arī jautājums, ko šajā laikā saprot ar vārdiem nemieri. Un ja jūs paskatāties to izplatību, tad jūs redzat, ka lielākā daļa atrodas ap Liepājas apkārtni, kur ir uzturēs lielākie poļu nemieri, šie te spēki. Un, tātad, ko viņi saprot ar vārdu nemieri? Tās ir varbūt ļoti dažādas izpausmes. Tā var būt neklausīšana vietējiem muižniekam, muižas varas pārstāvjiem. Tā var būt šī muižas īpašuma piesavināšanās un bojāšana. Tie var būt meža, varbūt dedzināšanas gadījumi, kā arī uzbrukumi īpašniekiem un muižas pārstāvjiem. Un jāsaka tā, ka, protams, uzbrukumi pašiem muižniekiem vai muižas pārstāvjiem ir diezgan retas. Tādas ir pieminētas 4 muižās, bet pārsvarā iet runa tiešām par to, ka zemnieki izmanto šo te poļu klātbūtni, lai vienkārši piesavinātos kaut vai tos pašu pārtiku, ko viņi paši arī pļauj. Un tad, ja mēs skatāmies tā galvenie faktori, kas tad ir, kas veicina šos te nemierus, tad mēs noteikti varam konstatēt, ka tās ir šīs te baumas par to, ka zemniekiem ir piešķirta brīvība, līdz ar to tādas idejas apkārt, protams, klīst. Tas ir, protams, ir arī tas, ka daudzās muižās ir devušies prom īpašnieki, ir devušies prom šīs te muižas amatpersonas, nav muižas pārvaldnieki, līdz ar to nav jau arī, kas to zemnieks tā īsti kontrolēt. Un, ja mēs arī redzējām tur kartē, ka ļoti bieži var redzēt, ka šie nemieri notiek blakus muižā, tad ļoti tāds arī iemesls ir tas, ka viņi paskatās, kā notiek situācija vienā muižā, un tad mēs darām to pašu. Un kā mēs redzējām arī, tad, protams, ir šie lielākā daļa nemieru notiek šīs Liepājas apkārtnes muižās, un līdz ar to tā ir vieta, kur tiešām šajā laikā vienkārši ir haoss, un zemnieki tos tā kā izmanto. Un arī var redzēt, ka daudzos gadījumos, pieņemsim, muižās tie nosacītie nemieri ir tādi, ja pieņemsim, jo tur jau agrāk ir bijis kaut kāds nebūtu konflikts, vai ne? Un līdz ar to arī, tomēr, ja mēs tiešām analizējam šos avotus, mēs arī varam teikt, ka nav arī zemnieku vidē, mēs nevaram vērot šo te atbalstu šai te nemieru kustībai. Tas ir ļoti ātri izskrienot cauri visiem šiem te nemieriem. Jāsaka tā, ka, protams, vienīgi ieguvēji no šiem nemieriem beigās bija Krievija, kuru, protams, šo te nemieru rezultātā notika 3. Polijas dalīšana, un arī Kurzeme arī līdz ar to pievienojās Krievijas impērijai. Un, tā kā paldies. Es noteikti varu atbildēt uz jautājumiem, jo ir kādi radušies. Paldies par referātu. Tiešām interesanti. Lūdzu, auditorija cienījamā, vai mums ir kādi jautājumi? Man ir jautājums par to kungu, kas bija atbraucis uz Kuldīgu un visiem piespiedu dot zvērestu. Viņam reāli bija tie 1000 vīri pie skrundas, vai viņš vienkārši sablefoja? Es personīgi domāju, ka viņš melo. bet ko tām pilsētām iesākt? Viņi jau nevar izskēt īsti, vai ne? Vai būs vēl jautājumi? Kā ar pārējām pilsētām, tur arī bija zvērestu nodošana? Jā, tādas ir Liepājā, ir saglabājušās, no Aizputs ir saglabājušies mūsu tieši šie zvēresti. Arī Ventspilī tas notika, un, protams, arī Kuldīgā, jā. Jā, vai tur bija pēc tam kādas konsekvences no hercogistas varas puses? Jā, konsekvences galvenokārt bija Liepājai, kurai nedaudz tika samazināts šis sods, bet beigās viņiem vajadzēja viņu maksāt, bet patiesībā pēc tam pārējiem īsti šīs konsekvences nav. Un nav konsekvences pat tiem cilvēkiem, kuriem ir pierādījumi, ka viņi tiešām pat sadarbojās. Vai ne? Neviens netiek sodīts par to, ka Beherers tiek aizsūtīts uz šo te Lietuvu. Un tāpat arī Liepājā tie cilvēki, kas pat tiek nosaukti ziņojumos, mēs pēc viņu biogrāfijām tālāk redzam, ka viņi turpina savu darbību Liepājā bez jebkādiem tādiem ierobežojumiem. Un būtībā vienīgie arestētie cilvēki pēc tam tiek
arestēts šis te pats Mirbachs, kurš pēc tam tiek arī tiesāts Rīgā, ja nemaldos. Bet pašiem Kurzemes iedzīvotājiem tā īsti nav šāda konsekvenču. Nu jā, un ir arī muižas, kur tiek arestēti šie zemnieki, un viņi tiek aizvesti uz arī Jelgavu, arī uz tiesāšanu, un viņi notiek viņa nopratināšanas, bet arī viņiem šīs tas sekas nav tādas vērā ņemamas. Vai ir vēl jautājumi? Tad es vienu jautājumu uzdošu. Saki, vai tās karaspēks, kas Krievu ienāca, viņš ienāca, vai viņi izmantoja tos spēkus, kas jau bija Kurzemē viņiem? Viņi izmantoja tos spēkus, kas jau bija Kurzemē. Manuprāt, viņi ir tie cilvēki, kas bija no šīs Bauskas nometnes. Nu jā, un šiem Krievu spēkiem pievienojās arī tie nožēlojamie Kurzemes spēki. Un kas interesanti arī Liepājas argumentos arī bija, Liepājā šajā laikā, protams, ir arī garnizons Kurzemes hercoga, vai ne? Un tā Liepājas sūdzas tas, kad privātā sarunā šis te garnizona vadītājs pasaka, ka viņam ir pateicis, ka nepretoties pat tad, ja šeit ienāk 3 poļi. Tā kā pilsētas tiešām ir atstātas vispār bez jebkādas iespējas sevi aizstāvēt šajā laikā. Vai būs vēl kāds jautājums varbūt? Tad ļausim Enijai atpūsties. Nākamais referāts mums ir profesora Ērika Jēkabsona uzstāšanās. Viņš mums pārstāv Latvijas universitāti un runās par latviešiem cara armijā virsnieki no Kuldīgas apkārtnes. Lūdzu. Jā. Labdien, draugi, kolēģi. Tad mans referāts ir par plašāks nekā, teiksim, šī oficiālajā nosaukumā. Es runāšu par latviešu karavīriem. Šeit jūs redzat iztrūkstošais posms vēstures narratīvā vai vēstures versijā, kura mums šobrīd ir. Mūsu izpratnē būtībā iztrūks šis te latviešu karavīrs 19. gadsimtā, kas patiešām ir tik sarežģīts laika posms, un es esmu atzinīgs konferences rīkotājiem par ideju. Tas ir vienkārši vienreizēji, ka mēs to šādi skatām, kaut vai Kuldīgas kontekstā, kas ir būtiski. Un būtībā tātad mans referāts ir par šo te posmu, iztrūkstošo posmu stāstījumā par karavīriem. Es mēģināšu īsumā parādīt to, ka viņi ir. Mēs patiešām dažus momentus zinām. Es parādīšu viņus īsumā, un pēc tam es caur Kuldīgas piemēru parādīšu, ka šeit šī te Kuldīgā un apkārtnē ir vesela virkne cilvēku, kuri pieder šai te grupai, kura ir ārā izstumta, mākslīgi izstumta no stāstījuma, no mūsu vēstures izpratnes kā tādas. Un, protams, vispazīstamākais mums ir apliecinājums tam, ka šis karavīrs ir klātesošs, patiesībā ir Andrejs Pumpurs. Neko citu mēs īsti nezinām. Mēs vēl zinām, protams, arī par Baloža gaitām, par Kalpaka gaitām un tā tālāk. Bet kopīgais stāsts iztrūkst. Iemesls, kāpēc? Par to ir nelabi runāt. Ne 19. gadsimta, respektīvi ne 20. gadsimta sākuma kontekstā vergu stāsts. Mēs bijām vergi 700 gadi un tā tālāk. Un kaut kas nav labi, ja mēs būtu šeit karavīri kā tādi, ar savu nostāju, ar savu pozīciju sabiedrībā un tā tālāk. Viss stāsts par 19. gadsimtu ir nedaudz izkropļots, jo es tikai iezīmēšu to, ka latviešiem līdz Pirmām pasaules karām ir vairāk tūkstoši dzimtsmuižnieku pēc tautības latviešu. Mēs vienkārši to nerunājam, un arī paši šie dzimtsmuižnieki, Grosvaldi Rīgā un tā tālāk, viņi par to nerunā, jo tas ir neglīti. Galu galā barons ir absolūti negatīvs tēls un tā tālāk, un tāpēc nē. Vai verdzības kontekstā, vai ārpus tās. Bet fakts ir, ka mēs par šo te, un karavīrs tur neiedarās, nekādi, kaut arī viņš ir klāt. Būtībā, tātad man referāta mērķis ir aplūkot Kuldīgas apkārtnes izcelsmes bijušo Krievijas armijas virsnieku elementu, pierādot, ka iespējams ar viņu darbības prizmu izprast sarežģītu novada, un ne tikai novada vēsturi, bet ar būtībā papildināt eventuāli valsts vēsturi. Laika trūkuma dēļ es to darīšu ļoti vispārīgi, kā piemēru izmantojot tikai Kuldīgu un dažus apkārtējos
pagastus, ka tam nepieciešams īsts ievads, kāda latviešu dalība un nozīme militārajā faktorā 19. gadsimtā. Kā es teicu, zinām ļoti maz, un tas ir mitoloģizēti. Pavisam pārskrējienu formā es vienkārši tikai sarakstīju konfliktus, kuros piedalās Krievija. Mēs zinām, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs maz runājam par 19. gadsimtu Latvijas vēsturī, tas, ka bija mierīgi samēri, izņemot Napoleonu. Ja? Šitie ir konflikti, kuros piedalās Krievijas impērija. Būtībā viņos visos, ieskaitot pat to būru angļu karu Dienvidāfrikā, piedalās latvieši. Visos. 19. gadsimtā. Mums ir pietiekuši daudz liecību avotos, ka 19. gadsimtā latvieši rekrūšu kustībā, un tie rekrūši arī tiek mitoloģizēti tik tālu, ka mēs to uztveram viennozīmīgi kā kaut ko baisu. Kaut ko tādu, kas ir verdzības apliecinājums un tā tālāk, kas arī nav patiesība, atkal pārskrienu formā. Šeit būtībā mēs redzam to rekrūšu formēšanas, Krievijas armijas formēšanas kārtību. Obligātais kara dienas, kas rekrūšu dienas, kas pēc tam 70. gados pārauga obligātie dienestās kara latviešus tieši. Kurzeme un Vidzeme, Kurzemes guberņas, saprotot ar to, protams, arī Zemgali, bet, 25 gadu mīts, tas nav, tas absolūti nepareizs un nepamatots, jo, te mēs redzam tos ciparus, būtībā līdz beigām tas paliek par 7 gadiem. Turklāt 7 gadus nodienējis cilvēks pēc tam saņem ļoti labu pensiju. Vispiemērs ir spilgtākais cilvēkam, ko mēs ļoti labi pazīstam, ir Augusta Kirkensteina tēvs, kurš ir it kā dzimis Mūžas kalpa mājā. Tas arī ir piemērs, kā Sovieti viltoja Latvijas vēsturi, falsificēja. Viņš ir dzimis Mūžas kalpa mājā, ko viņa tēvs, bijušais rekrūtis, pēc atgriešanās saņemot pensiju, īrēja, lai nodzirdītu apkārtnes cilvēkus, zemniekus kā krodznieks. Un par to viņš var izglītot savus bērnus, visus 11 augstos amatos un tā tālāk. Rekrūtis tikai nevis pateikts, ka viņš ir dzimis Mūžas kalpa mājā, suģestējot, ka viņš ir dzimis Mūžas kalpa ģimenē, protams, ka nē. Ja? Viņš ir dzimis krodznieka ģimenē un bijušais rekrūtis. Klātesoši ir šie karavīri. Šeit mēs redzam būtībā militārās reformas. 70. gados notiek militārās reformas, kuru rezultātā parādās karavīrs kā virsnieks, kā profesionāls virsnieks, jo, saprotiet, izglītības līmenis ļauj šiem cilvēkiem iestāties karaskolās, kas ir Junkuru skolas tādā brīdī, daudzas, 14 kopumā, un latvieši un igauņi to izmanto masveidā, jo tas ir veids, kā vecāki, kuri ir samērā turīgi, bet viņiem jebkurā gadījumā pietrūks naudas, lai skolotu savus bērnus, vismaz visus, augstos amatos un lai iegūtu sabiedrisku pozīciju, piemēram, tādā pašā universitātē, Tartu kaut vai, ja, Tērbetā. Bet būtībā karaskolā, kas dod pozīciju sabiedrībā, labu algu, samērā labu algu, samērā labu sabiedrisko stāvokli, eventuāli pēc atvaļināšanas pozīciju sabiedrību un vēl klāt visam mūžnieku titulu, ir par brīvu. Saprotiet? Un būtībā tūkstošiem igauņu un latviešu dodas uz karaskolām, kļūstot par profesionāliem virsniekiem. Tas, ka bez šiem virsniekiem vēl klāt visam ir elements latviešu sabiedrībā, šeit ir varbūt, bet te var redzēt apmēram, ja? Paskatieties. Tas ir vienkārši sludinājums no avīzes par draudzēm. Konkrēti draudze, bet būtībā tas ir visur. Šeit mēs redzam, es pasvītroju nekvalitatīvi, bet jūs sapratīsiet, karavīru elements sabiedrībā. Saprotiet, viņš ir klāt, ja? Mēs šī te sludinājuma lapā par to kristītiem, mirušiem un tā tālāk redzam ko? Redzam to un precēšanos, ka tas karavīra elements ir būtībā, viņš ir neatņemams. Viņš nevar, visur pagastu sabiedrībās ir tas pats, ja? Atvaļināt karavīri un tā tālāk, un viņš ir klāt. Bet mēs par viņu nerunājam vispār. Mēs zinām, kaut kur, jā, teorētiski briesmīgais rekrūšu laiks un tā tālāk, bet kur ir apliecinājums, ka mums tas ir jāpēta, ja? Kā tāds. Ejot tālāk ātri, tas pats Limbažu pareizticīgo draudzu šeit atkal ieraksti, vai ne regulāri, gan pareizticīgo, gan starp citu arī luterāņu draudzēs ir zaldāta ģimene, dzimis un tā tālāk un tā tālāk. Bet, jā, šis ir vienkārši piemērs. Mužnieks, jau mužnieks, Petrs Mežaks, ne no Kurzemes, tieši no Vidzemes, bet šī gadījumā tas nav būtiski, bilde ļoti tāda izteiksmīga, un viņa dēli, kas jau ir dzimsmužnieki, ja? Un kundze no Silēzijas vāciete apprecējas, bet viņš bija būtībā ģenerālmajors un beidza viņš kā Latvijas ģenerālkonsuls
Šanhajā starpkara periodā. 41. gadā viņš atgriezās Latvijā, kur viņu, protams, arestēja nekavējoties un nogalināja Soļikovskas nometnē. Bet, viņš, lūk, ģenerālmajors, tādu bija vismaz 15. Katrā ziņā šeit redzam vēl piemēru. Šeit ir Kurzemes zemnieks kreisajā pusē. Tur ir rakstīts, ir pat virsū. Tas ir no Krievijas arhīva foto. Kristjaņin vai zemnieks. Zemnieks, kurš ir iestājis armijā, viņš arī būs ģenerālmajors beigās. Viņš būs Balto armijās, pilsoņu karā, Krievijas ģenerālmajors. Šādu stāstu ir daudz, te mēs redzam virsnieka ģimeni, kā tādu. Bet, un te parādās tas, kas ir uzskatāms par pirmo latviešu virsnieku. Viņš ir dzimis bez uzvārda. Šis cilvēks ir dzimis bez uzvārda Sarkanmuižas pagastā. Tad būtībā šodien profesors Vijūps teica, ka tas varētu būt jau Ventspils teritorijā. Viņš ir dzimis šinī te Ventspilī, teiksim tā. Mēs par viņu nezinām neko, bet viņš ir jaunatvietis. Viņš vienlaicīgi 60. gados ir pirmais, kurš kļūst par virsnieku pēc pat nesagaidījis vēl reformu. Viņš dabū virsnieka grādu, viņš nodien, tad viņu atvaļina kā kapteini. Un viņš, tad, kad sākās Serbijā un Balkānos vispār karš pret Turciju, viņš dodās viņiem palīgā, lai būtu jaunatviešu ideja virzīts, dodās viņiem palīgā. Viņš komandē ļoti lielas vienības, tur pats galvenais, ka viņš pēc atgriešanās to visu apraksta. Atmiņās savās, kas ir unikāls manā uztverē. Tur nākamajā numurā ilustrētā pasaules vēsture būs par viņu raksts, ļoti spilgts. Šī ir viņa bildi, ko man izdevās tiešām atrast pārsteidzoši. Kalendārā latviešu ļoti laba kvalitāte. Tāpat nav bildi, man šķiet, tas ir drīzāk zīmējums, bet es nezinu. Katrā ziņā tehnika šeit. Un skolmeistars Jēkabs, skolmeistars parakstās latviski 891. gadā, ko dzīvo turpat, kur Valdemārs Krišjānis. Ar viņu komunicē Valdemārs. Pie Valdemāra viesojas viņa meita, regulāri nabadzīga meitene. Un katrā ziņā tas ir stāsts, kuru tādu ir daudz, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē, protams, arī par cilvēkiem, par kuriem mēs esam aizmirsuši, bet kuri parāda mums, ka mūsu vēsture ir nedaudz savādāka nekā, teiksim, mēs esam pieņēmuši un kā tas mums ir līdz šim stāstīts. Šeit vienkārši aina tikai īsumā. Protams, ļoti daudz, lielākā daļa šo virsnieku kā grupa, dati, par kurus es savācu, viņi nav pilnīgi, bet viņi ir tuvu pilnībai. Un katrā ziņā šeit mēs redzam, lielākā daļa no Vidzemes, no Kurzemes otra vieta, no Latgales mazāk. Tie ir latvieši, pēc etniski latvieši, un no Kurzemes daļa no viņiem būs no Zemgales, protams, arī. Bet jebkurā gadījumā tas ir elements, kurš ir sabiedrībā profesionāli virsnieki. Tad vēlreiz saka, profesionāli karavīri. Liktenis ļoti dažāds. Šeit mēs redzam no Kremeņicas, Ukraina bilde, Kalnīgs, Viņš tur ir miris, viņš tur ir apglabāts, un mēs redzam tā krusta likteni. Bet būtībā arī Latvijas kapsētās, un pašā Sārcenes kapsētā, kur mani senči guļ, es atradu pieminekli Eferta klusā komunista brālis, kas ir kritis karā ar Japānu. Viņš tur ir apglabāts, Nevis apglabāts, tur ir pateikts piemiņa mūžīgi, viņš guļ tālajos austrumos, virsnieks kā tāds. Komunista brālis, profesionāls Krievijas virsnieks. Viņam patika to pēc tam aizmirst. Starp citu, Kirchensteina brālis arī viens bija virsnieks. 95. gada revolūcijā nogalināts no revolucionāriem. Par to arī viņš nerunā savās anketās. Bet fakts, ka tad būtībā šeit kuldīgi. Redzat, šeit es vienkārši saliku. Pirmais ir Briņķis, visticamāk Briņķis, Ādolfs. Grūti pateikt, kuldīgi ir multinacionāla pilsēta. Sevišķi 19. gadsimta pirmajā pusē mēs vērojam, ko? Lai pārietu citā kārtā, tu pārēji arī citu valodu. Tas bija līdz pat jaunatviešu kustībai. Bet šie cilvēki, es saliku pēc kārtas, apmēram tā, pēc dzimšanas. 54. 68. Bērs ir tīrākais latvietis jau, vai ne? Šeit mēs redzam tos dienesta Kuldīgas ģimnāzija, tur attiecīgi Kuldīgas pareizticīgo draudz mācītāju dēls, vai ne? Un tur ir Bērs, kurš ir zemnieka mežsarga dēls, no Skrundas, bet ar Kuldīgu saistīti. Tālāk būs interesantāk. Šeit ir vienkārši dati. Šitas ir īpašais gadījums, kas mani pašu ļoti pārsteidz. Es nezinu, vai šī ēka ir saglabājusies, bet Kuldīgas ministrijas skola, tā ir Krievijas rusifikācijas laikmetā ieviests izglītības iestāžu forma, izglītības ministrijas skolas, kuras dibināja krievu valodas izplatībai, protams, bet jūs saprotiet, kas šeit parādās. Šeit ir ārkārtīgi interesanta tendence. Mēs redzam, ka šo skolu beidza vesela virkne ļoti pazīstamu latviešu. Tas ir vienkārši diezgan vienreizēji, piemēram, tas pats pirmais. Ulpe Friedrichs, viņš piedalījās pēc tam, viņš dodās uz Maskavu, mācās pirotehniskā artilērijas skolā, gribēdams kļūst par pirotehniķi, artilēristu, Bet viņš ir tas, par kuru ir liecības, ka viņš, jaunās strāvas idejas izplata. Un viņš lasa šīs grāmatas, tur piedalās apspriedēs ar citiem pulciņos un tā tālāk. Būtībā tos virsniekus, kas ir Krievu armijā profesionāli, viņus arī skar
visas tās tendences, kuras skar gan latviešu nāciju, gan arī, protams, šo te elementu, kurš kļūst par virsniekiem kā tāds. Būtībā tas ir unikāli, ka 1920. gadsimta sākumā Viļņas karaskolā vai Viļņas junkurskolā lielākā daļa šo cilvēku mācās tieši tur, jo tas ir vistuvāk. Viņi vienkārši nodibina slepenu pulciņu un 905. Gada revolūcijas laikā apmēram 10 topošie un vēlākie Latvijas armijas ģenerāļi ir iesaistīti sociāldemokrātisku pulciņu darbībā. Kad viņu atklāja, divi no viņiem, kuri ir bez variantiem, viņi spiest atzīties, ir, ka viņi ir piedalījušies, viņi tiek izslēgti, 2 aizsūtīti uz Sibīriju izsūtījumā pēc kara tiesas lēmumu, bet, saprotiet, pārējie vēlāk ir Latvijas armijas ļoti augsta ranga virsnieki. Daži no viņiem karo Baltajās armijās, Krievijas pilsoņu karā. Šo virsnieku biogrāfijas ir, man liekas, instruments, ar kuru palīdzību mēs ļoti labi varam pateikt, mēs varam spriest un runāt un parādīt arī mūsu viesiem no ārzemēm kaut vai to sarežģīto Latvijas un latviešu tautas likteni. Ja? Jo būtībā šeit šī te Kuldīgas ministrijas skolā šis īpašais gadījums 1873. 1874. gadā dzimušie puiši, kas visi, protams, viens otru pazina. Jūs saprotiet, šeit ir uzvārdi, kuri ir paši par sevi runājoši. Pirmo es minēju Jūpi, kas ir mazāk zināms, bet otrs ir Jukums Vācietis. Slavenāks nekā Fabricijus, kurš šobrīd ir aktuāls, neapšaubāmi, un ievērojamāks latvietis arī. Ja? Ar sarkanās armijas virspavēlnieks Fabricijus, bet tikai tāds nieka komisārs tajā brīdī. Ja? Bet, saprotiet, Jukums Vācietis arī ir šī grupā, par kuru es runāju. Un šeit mēs ļoti labi redzam, ka viņš ir, mums tas priekšstats, viņš ir tātad kalpa dēls. Viņš ir kalpa dēls. Un tas visur tiek uzsvērts. Tikko profesors Valdis Bērziņš, nevis arheologs, bet vēsturnieks, izdod atkal grāmatu par Jukumu Vācieti, un turklāt jau reiz pateiks, ka viņš bija noteikti demokrāts, tāpēc, ka viņš bija kalpa dēls, un tāpēc viņš arī kļuva par sarkanās armijas komandieri. Tas ir tā jauna diskusija, šī ir atkāpe, bet viņa noteikti pazina, tur blakus labajā stabiņā ir Krišķūķis, kas tiešām bija kalpa dēls. Jukums Vācietis bija kalpa priekšnieka dēls, ja? Vadošā kalpa dēls. Bet Krišķūķis bija tāds amats, vecākais kalps, ja, mužā, un tas bija tas, kurš izrīka, vagara vietnieks gadrīz, ja, bet saprotiet, Krišķūķis, kas ir starpkara periodā, neapšaubāms, viņš Kurzemē Liepājā bija neapšaubāms galvenais nīšanas objekts no kreiso sociāldemokrātu puses, jo viņš tika uzskatīts par antikomunismu simbolu, vispār kā tādu. Ja? Krievijas pilsoņu karā viņš tur ārdījās, Judeņiča armijā tur bija pulkvedis un tā tālāk. Ja? Viņš arī ir Krievijas armijas pulkvedis, tieši tāpat kā Jukums Vācietis, un viņi noteikti bija pazīstami. Es ļoti, ļoti pieļauju, ka viņi... Pat tur kaut kāds faktors ir, kurš nosaka šo te puišu došanos uz karaskolām. Neapšaubāmi, jo viņi visi vienā tādā skolā mācās. Es pieļauju, ka viņš ir vecākā klasē, 1 gadu ātrāk beidz Jukums Vācietis par ķūķi, ja? Bet tas, ka viņi pazina, tās klases bija nelielas samērā, un, protams, ka vecāko klasi arī pazina 1 gadu virs. Un, saprotiet, viņi nav vienīgie, tur ir vēl vesela virkne ar cilvēkiem, Peniķis tai skaitā. Mārtiņš Peniķis vai Kurzemes ķoneņu pēctecis, ja? Kurš šajā gadījumā ir simbols karavīru dzimtām un tā tālāk, viņš arī ir šī grupā. Un viņš ir neapšaubām arī Latvijas neatkarības kara varonis un tā tālāk. Tātad pilnīgi pretēji likteņi. Bite savukārt tādā brīdī, kad Bite savukārt piektais šī grupā, arī sasniedz apakšpulkojušu pakāpi Krievijas armijā, un Krievijas pilsoņu karā viņš bija cara laika beigās, viņš bija armijas virspavēlniekā, tad būtībā aviācijas eskadriļa, kur atbildīgi par cariskās virspavēlniecības drošību kā tādu, šī eskadriļā, un tad viņš arī vēlāk atgriezās Latvijā, dzīvoja neitrālu dzīvi. Tad būtībā vētraināka ir vācieša, Peniķa, ja, un, protams, arī pārējo šeit liktenis, bet viņš ir tik spilgts, un viņš parāda to, ka tur noteikti bija kaut kāda gājiens, es nezinu, ministrijas skolas ēka. Noteikti var atrast šobrīd, tur darētu vienu tādu foršu plāksti pielikt memoriālu. Muzejs varētu to iniciēt. Kāpēc? Tur ir tik skaisti. Tas parāda, šie pretējie likteņi parāda to, cik tā vēsture ir sarežģīta. Lūk, ejot tālāk,
Ejot tālāk, pēc 874. gada līdzīgi, ja, mēs redzam šos, es vienkārši saliku virs vārdus, uzvārdus. Zalcmans Eduards, nav skaidrs, vai viņš ir latvietis. Man neizdevās to saprast, un to dažos gadījumos nevar vispār pateikt. Ja. Viņš ir dzimis Kuldīgā, sīkpilsoņa ģimenē, ja. Viņš ir beidzis Kazaņas karaskolu un tā tālāk, un viņš 17. gadā sasniedz ģenerāla majora pakāpi. Viņš pagaidām nav iekļauts vēl pie latviešiem, jo man nav skaidrs, vai viņš ir latvietis. Bet varbūt, ka mēs to arī nekad nenoskaidrosim. Lielai daļai no vācbaltiešiem, īpaši Kurzemē, ir latviskas izcelsmes saknes neapšaubām. Līdz 19. gadsimta 50. gadiem, lai kļūtu par vācieti, bija jāpāriet, kļūtu par citas kārtas pārstāvu, bija jāpāriet uz vācu valodu arī ģimenē, un būtībā Landesvērā 1919. gadā karojošās, starp citu arī šeit, ja, Kuldīgas jautājumā Pēteris zina, vai ne? Bija apmēram 10% latviešu uzvārdi. Kalningi, Bērziņi un tā tālāk un tā tālāk. Tie bija tīrākie vācieši visi. Bet fakts ir, ka tad mēs te redzam uzvārdus. Valkovskis no Kuldīgas apkārtnes. Hartmans Mārtiņš, protams, jūs zināt, tas ir Latvijas armijas ģenerālis no Piekuldīgas. Ja? Libecāns Ancis, Kristīna rādīja veikala kaut kāds uzraksts, vēl tagad Libecāns Kuldīgā ir bijusi sienas, respektīvi iekrāzu. Bubindus ne, bet Libecāns bija tie. Bubi? Man likās, ka Libecāns, labi. Bet, Bubindus ir divi brāļi. Pirmo mēs zinām, Latvijas armijas pulkvedis, otro nezinām, nodarbojās vienkārši ar lauksaimniecību, netālu no Kuldīgas, bet viņš arī bija profesionāls cara armijas virsnieks. Ja? Ir samērā daudz, šeit tā ir vienkārši izlase, bet, Bubindus ir abi brāļi, Andersons Teodors, Judeņičs armijas pulkvedis, pēc tam Līvena nodaļas pulkvedis attiecīgi un tā tālāk. Būtībā jūs paskatāties arī sarkanā iekrāsotos sarkanos iezīmētos vietas, tās ir viņu bojājas, traģiskās bojājas iezīmējumi. Ja? Nošauts 41. kritis 14. gadā, Pirmā pasaules kara sākumā krita vairāk trīsciparu skaitlis ar latviešu izcelsmes Krievijas armijas virsniekiem, jo taktika bija kāda, vienkārši uzbrukuma taktika tāda paša, kā šobrīd Donbasā. Ja? Attiecīgi dzenam uz priekšu karavīrus virsnieku vadībā, mēģinot cerēt, ka ienaidnieka ierakumi vienkārši kritīs. Un krīt milzīgs skaits ar latviešu virsniekiem. Nošauts ieslodzījumā 14. gads, 2 šeit šī grupā, Rozentāls Arvīts arī krīt šī 14. gadā. Kara pirmajās būtībā nedēļās un dienās kā tādās. Šeit mēs varētu turpināt. Šis saraksts, protams, ir plašāks. Es vienkārši saliku šeit, lai jūs redzat, ka ir ļoti daudz novadnieku, ar kuru palīdzību mēs varam spriest par to, kā norisinājās šī vēsture. Es domāju, ka parādot arī tiem pašiem bērniem, kad mēs stāstam par Pirmo pasaules karu, tādā pašā muzejā šeit kaut vai ne, mēs ieliekam tos mūsu novadniekus. Ja? Es pieļauju, ka tādi uzvārdi ceļš retie, es nezinu, Bubindus varbūt arī nē, bet kaut kādi retie uzvārdi varbūt tomēr parādās šeit arī ar piedzīvotājiem kā tādi. Vēl vesela virkne. Tas, par ko es runāju referāta sākumā, par to, ka Krievijas armijas virsnieku pozīcija deva šo te pozīciju sabiedrībā, ko bija grūti zemnieku dēlām savādāk sasniegt. Te ir vienkārši apliecinājums. Būtībā cilvēki 80. gados īpaši Krievijas armijas iestādes, sākot rusifikāciju, iecēla atbildīgos amatos no armijas atvaļinātos virsniekus, kas runāja vietējā valodā, prata vietējo valodu. Un tie bija latvieši. Pēteris Āboliņš bija policijas priekšnieks Kuldīgas apriņķi, toreiz Saldus iecirknī, ja? Toreizējā Kuldīgas apriņķī. Kārlis Zvaigzne uzmanību bija no 20. gadsimta sākuma militārās žandarmērijas priekšnieku palīgs Kuldīgas apriņķī. Būtībā viņš bija žandarmērijas, tas lamu vārds ir mūsu naratīvā, diemžēl joprojām, tā bija vienkārši militārā policija, kura palīdzēja ķert politiskos noziedzniekus. Šī gadījumā Krievijas izpratnē. Un viņš bija būtībā Kārlis Zvaigzne. Viņš bija žandarmērijas priekšnieks Kuldīgas iecirknī un apriņķī kā tādā. Latvietis, neapšaubāms latvietis kā tāds. Pavisam īsi. Karavīdi ir klāt. Latvijas vēsturē, neskatoties uz to, ka šis naratīvs ir zudis. Viņi ir klāt, mēs to neesam pētījuši. Tāpat ap citu, ka mēs neesam pētījuši vēl daudzas profesionālās grupas, tikai šī ir ļoti tāda specifiska, tā ir militāra grupa. Ir citas grupas, ko mēs arī, caur kuru pētniecību mēs noteikti daudz ko varētu pateikt, tīpaši tāpēc, ka liela daļa no viņiem dzīvo ārpus Latvijas teritorijas. Būtībā, ja paskatās Krievijas šos te, viņi aiziet prom. Šeit ir personu ticības un tautu ticības, luterāņu skaita ierobežojuma amatos, tiesās, policijā un citur. Un līdz ar to viņi spiesti doties tur, kur ir brīvas vietas. Visvairāk brīvo vietu ir Vladivostokā. Vladivostokā 20. gadsimta sākumā no 12 policijas priekšniekiem 7 ir latvieši.
ieskaitot policijas priekšnieku pašu augstāko, kurzemnieku Lediņu Indriķi, Gendrihs Ledings viņš ir tādā brīdī, ja? Bet saprotiet, tur ir pilns ar mežsargu amati, mērnieku amati, ārstu amati un vācvalodas skolotāju amati augstākajās Krievu ģimnāzijās un kadetu korpusos, lielākoties latvieši. Tas ir pārsteidzoši. Būtībā to mēs vienkārši neesam pētījuši. Un jā, protams, ka nozīme procesa izpētē ir milzīga muzeja lokālās vēstures nozīme un tā tālāk. Kuldīga, es domāju, tas ir arī mana dzimtene, respektīvi, mans vecais tēvs dzimis Kuldīgā, man senči nāk no Vānas un Ēdolas. Bet tā ir milzīga, un man ir milzīgs prieks būt šeit, un milzīgs paldies par uzaicinājumu, tas man ir gods un, protams, atbildība. Man ir bišķiņ traumē tas, ka man jāstāv nekustoties. Bet es cenšos no sirds. Labi, paldies visiem par uzmanību. Liels un... Lūdzu, jautājumi auditorijai. Nevar būt, ka nav. Jā, redzu. Paldies. Man atkal, es nezinu, vai leģenda vai īstenība, bet stāsts ir par manu vectēvu, kas nāk no Īvandas pagasta. Un jautājums ir tāds, no cik gadiem notika rekrutizēšana? Rekrūši, laikam, no 19 gadiem varēja atdot. No 500 cilvēkiem vienu atdeva, bet tas ir jautājums, kurā periodā? Līdz 870. Tas notika pagājušā gadsimta no sākuma noteikti. Nu, tad nebūs. Rekrūši vairs nav. Ievies obligāto karadienestu reformas ceļās 70. gados, 19. gadsimtā. Mainās pilnīgi viss. Ja? Tas ir obligātais karadienests, turklāt no viņa var izvairīties velkot lozes un tā tālāk. Tas ir garāks stāsts, bet būtībā, jā, tad tie vairs nav rekrūši. Un vēlreiz uzsveru, ja pat tas bija rekrūšu laiks, bet pēdējās 30 gadu, tad attiecīgi tur vēl nekas traks, tad vairs nekas tāds nav. Tas leģenda par 25 briesmīgiem gadiem, no kuriem nav iespējas atgriezties, neskatoties uz šiem daudziem konfliktiem, ko es jums parādīju. Tas ir mīts vairāk. Jā, tad jau laikam tas vārds rekrūtēšana ir neprecīzs, jo viņš tika ceļā no Kuldīgas uz mājām, viņš tika pievienots armijai. Vienkārši ejot līdz mājām ar visu zirgu. Es pieļauju, ka tas bija kara laiks, Pirmā pasaules kara laiks ir ļoti ticams. Jā, tad varēja tā būt zirgu. Viņi paņēma nevis viņu, bet zirgu. Zirgu vajadzīgs. Viņš viņu paņēma līdzi vienkārši. Tad viņš bija līdzi, jo līdz mājām viņš netika. Jā. Paldies. Un tad viņš brīvprātīgi devās līdz zirgam. Bet tas tā varētu būt, jā. Viņam bija žēl atdot. Tie bija viņu zirgi, kad ņēma no zirgu. Daudz vienkārši traģēdija. Protams, ka viņš neatstāja viņu vienu pašu. Centās iet līdzi. Tā ir iespēja. Vai vēl būs jautājumi? Tas cilvēks kā ātrumkārbi, jo tas zirgs jau klausa konkrētam cilvēkam. Arī, kaut kā tā. Jā. Būtībā Krievijas revolūcija sākās tāpēc, ka būtībā nebija zirgu, ar kuriem visi zirgi bija mobilizēti armijā. Jo nebija vairs saražoto laukos, kā nogādāt Petrogradā, kas ir pilna karavīriem un strādniekiem. Vienkārši zirgu nav. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc sākās Krievijas revolūcija februāri. Zirgu nozīmes noniecinātājiem. Mums šeit sēž, es ar prieku, Diāna sēž, kura rakstīja darbu par zirgu sportu, jātnieku sportu Latvijas Republikas laikā, un bija mums viens pasniedzējs, kurš teica, ka Dievs, ko par zirgiem var uzrakstīt. Man lūk ir autori. Šis cilvēks nesaprot, ka zirgs viens no būtiskākiem elementiem, lai armija darbotos. Un uzrakstīja lielisku darbu. Paldies par izjūtām pozitīvajā. Visi bija priecīgi. Uz ļoti labi atbildēja, uzrakstīja maģistra darbu. Es domāju, ka jūs ļoti esat vinnējuši, kā muzejs viņu iegūstot savā darbinieku skaitā. Vai būs vēl jautājumi? Tad laidīsim profesoru. Paldies. Brīvībā, vai viņš vēl grib kaut ko pateikt? Izkustoties. Paldies. Un noslēdzošais referāts ir Valta Ābeles. Viņš arī pārstāv Latvijas universitāti un stāstīs mums par bruņoto pretdarbību varas iestādēm Kurzemē 1905. gadā. Tukuma piemērs. Lūdzu. Jā, labdien. Labvakar jau droši vien. Mans būs tas noslēdzošais darbs un īstenībā
tiešām milzīgs prieks, jā, to es daudz neteikšu, bet tomēr pateikšu. Tā ir mana pirmā zinātniskā konference, tāpēc lūdzu nesodiet mani bargi. Bet atgriežoties pie mana temata, respektīvi es saprotu, ka varbūt man prezentācija bišķiņi vajadzēja varbūt izstrādāt nedaudz savādāk, bet ir tā kā ir. Es apsolu, ka tajā rakstu darbā, kas būs publikācijā, tur būs daudz vairāk bilžu, daudz vairāk teksta un tādas lietas. Respektīvi, runājot par 5. gadu, tas ir tāds, manā uztverē tomēr joprojām Latvijas sabiedrībā tāds kontroversāls temats, un gatavojoties konferencē, es dažādas materiālus pētot avotus, sapratu, ka ar revolūciju saistībā ir tā, ka ir tādi uzrāviena gadi, piemēram, 100 gadi, kad bija 2005. gadā, tad bija grāmatas, konferences un tā tālāk, un tagad tuvojās 120 gadi, un atkal ir nedaudz šī tēma pacelta, un vienīgais, ko es no savas puses gribēju piebilst to, kad, ko es redzu sabiedrībā un ko es esmu redzējis gan presē, gan vēl šur tur, kad nedaudz mainās tas naratīvs, ja tā varētu teikt, kad agrāk tas 5. gads vairāk vai mazāk saistībā ar šīm okupācijas laiku, tad viņš bija tāds sarkans un revolucionārs un tā tālāk. Šobrīd esmu lasījis jau arī īstenībā cilvēku, kuri droši vien nav pēdējie cilvēki arī zinātnē, un arī viens profesore īstenībā izteicās tā, kas man bišķiņi varbūt, kurai es nepiekrītu, kad visi revolūcijas dalībnieki cīnījās par Latvijas neatkarību. Kam es, protams, piekrist negribētu tomēr. Un, protams, ka daudzi no viņiem pēc tam piedalījās neatkarības karā un Latvijas republikas dibināšanā, bet tajā pašā laikā, 5. gadā, mēs nevaram runāt par Latvijas neatkarību un par šiem revolūcijas cēloņiem. To jūs redzat, kas tur ir rakstīts. Es varbūt daudz par to neminēšu, tā kā mana tēma ir šī bruņotā pretestība. Jāsaka uzreiz, kad 5. gada šie notikumi, kad ienāk Latvijā, Latvijas teritorijā, viņi ienāk uzreiz pēc notikumiem Krievijā, kad notiek šīs demonstrācijas, Krievijā demonstrācijas apspiešanas, apšaušanas, demonstrantu apšaušanas, tātad 13. janvārī notiek arī demonstrācija, pirms tam izsludinot vispārēju streiku, solidarizējoties ar šiem kritušajiem, atbalstot viņu idejas, un ir tā saucamā Asiņainā svētdiena, 13. janvāris Rīga, kad būtībā pēc šī notikuma revolūcija radikalizējās tie cilvēki, kas piedalās šajos notikumos, un būtībā no šī brīža mēs varam runāt jau par šo bruņoto pretestību, bet bruņotā pretestība jau ir ļoti daudz šo revolūcijas dalībnieku vidū ir runa par bruņoto sacelšanos, un ideja visu laiku jau no šīm pirmajām dienām, no 13. janvāra, kad ir principā visi saprot, ka mierīgā ceļā mums neizdosies panākt to, ko mēs vēlamies. Tātad mums ir tas jādara ar ieročiem rokās. Un par šo bruņoto pretestību, tātad tur ir ļoti daudz problēmas, jo šiem cilvēkiem, kuri vēlās, viņi absolūti nav muļķi, viņi saprot, ka pietrūkst spēka, pietrūkst ieroču, pietrūkst būtībā apmācītu cilvēku, un tāpēc ļoti daudz tiek pūļu ieguldīts, lai piesaistītu savus atbalstītājus karaspēkā. Respektīvi, tie cilvēki, kas izved tā, kā varētu teikt, aģitācijas darbu karaspēka daļās, ir saglabājušies ļoti daudz, teiksim, materiālu par to, ka šis darbs tiek veikts, bet šis darbs ir absolūti bezrezultatīvs, jo jāsaprot, kas ir šis karavīrs, pie kura vēršās. Tas parasti ir visdrīzāk krievu tautības cilvēks,
kuram ir jau ļoti sena šī lojalitāte pret caru, un līdz ar to, teiksim, viņš varbūt nesaprot to, ko no viņa vēlās, kad šī sacelšanās, kas tas ir bišķiņ pa traku, un, protams, kad Latvijas gadījumā šī revolūcija, kas ir 5. gada, protams, kad viņa, man ir 5. gads, bet, protams, mēs zinām, kad ir līdz 7. gadam norisinās šie notikumi, bet šie cilvēki, kuri tiek, teiksim, mēģināts piesaistīt kā atbalstītājs, viņi nesaprot to, ka viens no galvenajiem punktiem ir šis rusifikācijas jautājums, pret ko arī cīnās, ko vēlās ierobežot Latvijas šī revolucionārā puse, un līdz ar to, teiksim, tur panākumu nav, bet ir mēģinājumi iegūt ieročus ārzemēs, ir mēģinājumi, kas man personīgi pētot šo jautājumu, liekas ļoti tāda revolūcija, kas man pašam, kad es pie viņas ķēros un pētīju, protams, arī es biju šajā nevis protams, bet es biju daudz kur lasījis par šīm asiņu jūrām un tā tālāk, bet, kad es sastapos realitātē, avotos pētot, man pārsteidza šī brutalitāte tomēr revolūcijas sakarā, un tā brutalitāte, kur izpaužās šajos cilvēkos, kas ir man te atzīmēti gan kaujinieki, šī tautas milicija, meža brāļi, viņi visi būtībā neizvēlās savas šīs metodas, jo, kā es teicu, pēc 13. janvāra notiek radikalizēšanās, bet tajā pašā laikā ir ļoti, šis laiks būtībā ir ļoti bīstams jebkuram cilvēkam, ne tikai revolucionāram, kurš piedalās, viņš zina, ko viņš riskē, tie, kas cīnās pret viņu, šī cara varas pārstāvji, bet arī vienkāršam cilvēkam, es gribētu teikt, un kas mani, ko es jau atkārtošos pārsteidz, tātad, pieņemsim, ir ļoti daudz tādi gadījumi, kad, pieņemsim, cilvēks iet pa ielu un pēkšņi, šis pats žandarms, militārās policijas pārstāvis, viņš iet pa ielu, viņam pieskrien klāt 2 cilvēki, iešauj galvā un atņem ieroci. Bet tā kā šie cilvēki bieži vien ir diezgan neprasmīgi rīkoties ar ieročiem, sanāk tā, ka cieši arī daudz garām gājēji. Un ir ļoti daudz tādu gadījumu, ka vienkārši cilvēks, ejot garām, netrāpoties tajā īstajā laikā un īstajā vietā, viņš arī var iet bojā. Un tāpēc uz ielām atrasties 5. 6. gadā ir diezgan bīstami pilsētās. Es vairāk domāju. Bet, un tā tad par šiem kaujiniekiem, respektīvi kaujinieki, tās ir, tie būtībā ir profesionāli revolucionāri, kuri gatavojās tieši šīm bruņotai sacelšanās. Tas ir viņu mērķis. Un notiek šīs apmācības, un viņu runājot par skaitu, skaits nav īstenībā liels, jo, protams, es nevaru precīzi saskaitīt, tas nav iespējams, bet, ziedu laikos, kas ir 5. gada rudens, ziema, tie ir 2000 cilvēki apmēram. Un, manuprāt, mēs nevaram runāt ne par kādu vispārēju bruņotu sacelšanos, ja tikai ir 2000 cilvēki, kas ar ieročiem rokā to varētu darīt. Par šīm pašaizsardzības vienībām tas ir vēlāks laiks, tas ir rudens, 5. gada rudens, kad revolūcijas smaguma centrs pārceļās uz lauku rajoniem, un tad veidojās šīs pašaizsardzības vienības, un saucamie tautas miliči, kas ar ieročiem rokās arī mēģina aizstāvēties pret cara šīm pārstāvjiem. Un trešie ir meža brāļi. Meža brāļi ir tie izveidojās jau, viņi tie ir pēc 6. gada, kad, respektīvi šeit ienāk
5. gada beigās, decembrī, soda ekspedīcijas, un tad tie ir cilvēki, kas apstākļu ir spiesti doties steigā bieži vien mežos, un viņi kļūst par meža brāļiem. Bet, ko es gribēju piebilst, šis respektīvi stāvoklis viens cilvēks gada laikā diezgan reāli varēja būt visās šajās 3 kategorijās pāriet, un tajā pašā laikā viņš varēja mainīt, jo, piemēram, 5. gadā viņš ir kaujinieku grupas sastāvā, vēlāk viņš dodās uz laukiem, iekļūst šajās tautas milicijā, pašaizsardzības vienībās, beigās ienākot šiem soda vienībām, viņš kļūst par meža brāli, un pēc tam 6. gadā atkal viņš pievienojās kaujinieku kādam grupējumam un kļūst atkal par kaujinieku. Un tas mazais notikums Kuldīgā, tātad kā mēs esam Kuldīgā, bet jāsaka, es ceru, ka jūs mani nenolinčosiet, ja es runāšu par Kuldīgu un 5. gadu, bet tiešām meklējot informāciju, informācija ir diezgan daudz, bet tajā pašā laikā Kuldīga, es nevarētu teikt, ka kaut kā īpaši varētu viņu izcelt 5. gada notikumos, tāpēc, ka situācija ir savā ziņā diezgan mierīga. Kuldīgā, jā, ir šeit, kad sākās 5. gada pavasarī tādi aktīvāki notikumi. Šeit ir Baltijas skolotāju institūts, kura audzēkņi arī pieņem šīs idejas un rīko mītiņus un tā, bet tas ir savā ziņā diezgan mierīgi. Un tā tad ir saglabājušies, kas man likās tāds savā ziņā, varbūt pat nedaudz arī komisks fakts, kad es atradu Kuldīgas avīzē Padomju Kuldīga 1955. gadā atmiņas par notikumiem Kuldīgā. Respektīvi 50 gadi ir pagājuši kopš notikumiem. Un ko es tur atradu, kas man likās ļoti netipiski šiem laikiem, kad pats viens no dalībniekiem tika intervēts, un viņš pats pateica, ka mums īsti nav ar ko lepoties Kuldīgā, jo mēs būtībā šeit, jā, mēs bijām, 2 reizes mēs mēģinājām kaut kā rīkot kaut kādas, ne gluži nekārtības, bet iesaistīties cīņās, bet kas ir nereti revolūcijas 5. gada saistībā, tas ir interesanti tas, kad bieži vien šīs pretošanās bruņotās ir diezgan neorganizētas, vāji organizētas, un kā šajā gadījumā tiek atzīmēts, ka 2 reizes mēs gājām cīnīties ar kazakiem, bet kaut kā ceļā samainījāmies. Un tieši tā tur arī ir rakstīts, varbūt ne burtiski tā, bet jā, un nekas mums nesanāca. Respektīvi, jā, ir saglabājušās atmiņas arī par kuldīdznieku piedalīšanos aizputes karā, tā saucamajā aizputes karā, bet īstenībā tas ir daudz pārspīlēts notikums, jo cilvēku masas iesaistīts ir diezgan daudz, bet tajā pašā laikā arī rezultātu nav nekādi, jo ir ļoti vāja organizācija. Un tad, kad šie revolucionāri citējuši nedaudz ar kaujas saucieniem uz lūpām, mēģina pretoties šiem bruņotajiem karavīriem. 3 stundu laikā viņi tiek sakauti, kas arī ir loģiski, jo viņi nav profesionāli karavīri. Un pēc tam uz aizputi dodās ļoti daudz cilvēki it kā ar domām, kad vajag no Kuldīga ir ienākusi informācija, ka no Kuldīgas tiks pārvesti 4 revolucionāri uz izsūtījumu, ja viņiem ir piespriests izsūtījums, katorga, un tā tad viņi dodās uz sagaidīt šos cilvēkus, lai netiktu izpildīt šis spriedums, un viņiem tas izdodās, bet tas arī ir viss, kas viņiem izdodās, jo pēc tam, kad pienāk papildspēki karavīriem, respektīvi, tad viņi visi izklīst, jo viņi sabīstās, jo viņi zina, kas ir noticis pirms nedēļas. Ir bijusi šī kauja, kas ir
arī mitoloģizēta, bet rezultāti nav nekādi. Tā, kad par Kuldīgu jāsaka, ka Kuldīgi ir, es nezinu, to jūs spriedat paši, vai labi vai slikti, bet viņa ir, viņa ir bijusi, 5. gadā piedalījusies notikumos, bet nav nekā tāda ļoti nopietna, par ko runāt. Un tā tad es pāriešu varbūt uzreiz pie sava tā galvenā, kas mana referāta tēma ir šī te Tukuma bruņotās atcelšanās, kas gan ir notikums savā ziņā. Es negribu mētāties ar tādiem skaļiem vārdiem, unikāls un tā tālāk, bet savā ziņā tas ir, tomēr tā ir lieta, kas izceļās uz revolūcijas notikuma fona. Tātad šī te Tukuma bruņotās atcelšanās norisinās no 1905. gada 27. novembra līdz 2. decembrim, un situācija ir sekojoša. Uz to brīdi ir iznācis cara manifests, kurš ir revolūcijas dalībnieku vidū radījis tādu savā ziņā eiforijas sajūtu par to, kad revolūcijas uzvara ir tuvu, kad cars ir padevies un kad šis te manifests ir cara vājums, un tā tad mums vajag iet uz priekšu un panākt visu to, ko mēs vēlamies, jo būtībā uzvara nav tālu. Un Tukums, tajā pašā laikā, ko es vēl gribu uzsvērt par to, ka Tukumā ir avoti, ir pieejami diezgan daudz par Tukumu, bet ir ļoti daudz subjektīvās informācijas, jo tās ir atmiņas, kas, es to tomēr, protams, ka to var ņemt vērā, bet līdz galam nē. Un otra lieta, droši vien, ka daudz kas no arhīva ir izvests uz Krieviju, un tā kā Krievijas arhīviem šobrīd mēs klāt netiekam, līdz ar to, teiksim, ir, es ceru, ka varbūt kādreiz tas būs iespējams, bet šobrīd ne. Līdz ar to, teiksim, ir ļoti daudz spekulācijas par Tukumu, par šo te bruņoto sacelšanos. Protams, kad šī te padomju laikā tas tiek mitoloģizēts atkal par to, ka tā ir burvīga uzvara un tā tālāk, bet patiesībā tā noteikti nav nekāda uzvara. Tas ir ļoti traģisks notikums, un es vienkārši gribēju iziet viņam tā ļoti ātri, secīgi cauri. Tātad 27. novembris ir šīs te pirmās sadursmes, kad notiek ar pilsētas policijas darbiniekiem, jo teiksim, ziņojumos tiek teikts, ka tiek novērotas ļaužu masas, kas nav kontrolējamas un tā tālāk. Un, respektīvi, šie cilvēki, respektīvi, tiek saprast, ka kaut kas notiek un kaut kas ļoti nopietns. 28. novembrī uzrodās baumas par to, kad pilsētai tuvojās Melnā Sotņa. Melnā Sotņa ir viens no 5. gada revolūcijas arī tādām tēmām, kas visu laiku ir klātesoša, bet īstenībā fakti neapstiprinās. Melnā Sotņa būtībā pēc izcelsmes tā ir cilvēku, respektīvi tas ir Ukrainas, ja nemaldos, pašreizējās Ukrainas teritorijā radusies tāda spontāna, arī varētu teikt, tā nav gluži kustība, bet nekārtības, kura mērķis ir cīnīties pret cara pretiniekiem, un šīs te pavadi arī tajā skaitā ir iekļaut arī ebreju grautiņi un tā tālāk. Un, respektīvi, ar cilvēku upuriem, un šīs te baumas visu laiku virmo, kad šī te Melnā Sotņa tuvojās arī Latvijas teritorijai. Un šī te runa par to Melno Sotņu visu laiku tiek izmantota gan no revolucionāru puses, gan arī īstenībā no viņu pretinieku puses, kā tāds katalizators, kad tuvojās kaut kas ļauns, slikts, un tātad mums ir ar viņu jāiet cīnīties. Un 28. novembrī izplatās baumas, un no lauku rajoniem sāk ieplūst zemnieku, diezgan liels skaits zemnieku, kuriem ir šie te
revolucionāri aģitātori stāstījuši par to, ka tojās šī melnā sotņa, jāiet aizstāvēt tukums, citādāk tojās liela nelaime. Paralēli notiek policistu atbrīvošana, policisti pāriet pilnīgā tādā civilā stāvoklī ar to, ka viņiem atņem ieročus, viņiem ir mājas arests. Policijas priekšnieks Rādens 28. datumā pamet tukumu, kas ir viens no arī īstenībā diezgan, es neatradu, kāpēc viņš to izdarīja, bet, acīm redzot, viņam tāds iemesls bija. Būtībā viņš pamet savus, teiksim, padotos likteņa varā, viņš dodās uz Durbi, jo Durbē ir Kazaku vienība, kas teiksim, ko viņš uzskata, kas varētu viņam laikam palīdzēt kaut kā aizsargāt gan viņu, gan varbūt tālāk kaut kā organizēties. Un 28. novembris būtībā ir laiks, kad tā klusi ļoti nemanāmi tiek pārņemta revolucionāri naktī no 28. uz 29. novembri pārņem pilsētā varu. Kas ir vēl interesanti? Interesanti, manuprāt, ir tas, ka tukumā šajā brīdī ir arī domes, respektīvi, mūsdienu izpratnē mērs, ir latvietis, pilsētas galva, un viņš ir arī tāda ļoti īsti 5 sekundes atkāpīta, interesanta persona ar to, ka viņš būtībā cenšas ievērot neutralitāti, laipot starp abām pusēm, ja tā varētu izteikties, bet slavens viņš kļūst ar to, kad tad, kad beidzās šī tukuma bruņotā sacelšanās, viņu meklē un, teiksim, kur viņš ir pazudis, bet viņš ir pazudis ar visu pilsētas kasi, un izmantojot gadījumu, viņš ir informācija, kad viņš dodās uz Rīgu, uztaisa tur pasi un dodās uz Ameriku, un tur viņa pēdas pazūd. Bet atgriežoties šo te 29. tagad jau 29. novembri, tiek izveidotas pašaizsardzības vienības, kas būtībā ir, respektīvi, tur notiek arī pārunas vēl, jo tajā brīdī pilsētā Ekmaņa viesnīcā, tā ir tā, respektīvi, tajā laikā ir Ekmaņa viesnīca, tur uzturās un tas atkal ir, manuprāt, tāds nedaudz nesaprotams lēmums, tur uzturās neliela karavīru vienība, kuras komandē apakšpulkvedis Millers, un viņi uzturās šajā Ekmaņa viesnīcā, un, respektīvi, tur notiek tā kā pārunas, viņi nespēja kontrolēt šo situāciju, bet acīm redzot, mans viedoklis ir tāds, ka viņi domā, ka varbūt viņi tomēr vēl kaut ko kontrolē, viņi piedalās šajās sarunās, un būtībā tiek ar viņu atļauju izveidot šīs pašaizsardzības vienības, kur atšķirības zīme ir ugunsdzēsēji ķiveres, bet, kā mēs redzam, ļoti ir skaidrs tas, ka šīs pašaizsardzības vienības ir, Viņas nav pašaizsardzības vienības, tie ir tie paši revolucionāri, kur vienkārši viņiem vēl vairāk tiek pieejama pilsētā kaut kāda, teiksim, līdzekļu, tur ieroči vai vēl kaut kas. Un, respektīvi, šīs pašaizsardzības vienības būtībā varbūt nedaudz apmāna šo te apakšpulkvedi Milleru. Viņš joprojām paliek šajā te Ekmaņa viesnīcā, un tā tad 30. novembrī būtībā, 29. jau ir pārņemta, bet tad ir jau ļoti daudz šo te zemnieku, kuri tiek apbruņoti. Viņiem šīs te divas ēkas, ko es esmu ielis, tas ir tukuma bruņotā sacelšanās nozīmīgs ar to, ka tukuma viesīgās biedrības nams, tas ir revolucionāru štābs, tā var izteikties, tur notiek visa koordinācija. Un vēl nesen, es tagad nezinu īsti, kurā gadā tā plāksnīte pazuda, bet pirms 2 gadiem vēl tur bija plāksnīte, kad šajā ēkā ir atradusies 1905. gada tukuma bruņotās sacelšanās štābs. Un blakus īstenībā man tā nesanāca veiksmīgi, bet cerams, ka piedosiet, droši vien visi ir bijuši tukumā. Šīs te abas ēkas ir viena pretī otrai.
Respektīvi, pa kreisi ir šī, pa labi, ja sanāk skatāmies, nostājamies, ir Tukuma šis te viesīgās biedrības nams, pretēji ir Tukuma Evaņģeliskā luteriskā baznīca, kas kalpo kā tās baznīcas tornis, kalpo kā novērošanas punkts. Un, respektīvi, tad 1. decembris ir viss tā, būtībā pats kulminācija, jo notiek uzbrukums šai te Ekmaņa viesnīcai. Un, respektīvi, atkal, kā es jau teicu, man nav īsti saprotams, kāpēc viņiem vajadzēja būt šajā Ekmaņa viesnīcā, jo tas ir absolūti militāri taktiski neizdevīgs stāvoklis. Šī ēka nav diezko augsta, apkārt ir pilsētas apbūve, un revolucionāri vienkārši ieņemot šīs te visas mājas, viņi tur nostiprinās, apšauda šo Ekmaņa viesnīcu, un Millers dod pavēli izlausties no šīs te viesnīcas, un rezultāts ir tāds, kad viņš pats iet bojā, tiek nošauts, un vēl 19 dragūni, pārējie, kuriem izdodās izlausties, būtībā tikai viens nav ievainots, visi pārējie arī ir ievainoti kopumā. Un tad šis te ir mirklis, kad šīs te bruņotās atcelšanās dalībnieku vidū valda tāda eiforija, bet jāsaka, ka arī pretējā puse nav gulējusi, un ir būtībā uz 1. decembra vakaru jau Tukums ir aplenkts, ir pienākuši papildspēki no Ventspils un arī no Rīgas puses, un respektīvi ir nākamais traģiskā epizode, kad šos te spēkus komandē ģenerālis Harunženkovs, un viņš dod pavēli vakarā, viņš neriskē ieiet pilsētā, jo tur ir barikādes un dažādi nožogojumi, un viņš dod pavēli vienkārši izšaut 3 reizes no lielgabala, un tas atkal, tāds savā ziņā, es negribētu teikt, tas ir komiski, bet tas ir tā ir realitāte, ir tā, ka viņam ir bijuši tikai šie 3 šāvieni, jo ir saglabājusies viņa telegrāmu, kur viņš cenšas telegrāfēt par to, ka viņam nav munīcijas un ka viņš nespējas neko izdarīt, ieņemt šo Tukumu, bet šī 3, viņš nolēma izdarīt šos 3 šāvienus, ja 3 šāvieni būtībā ir Tukuma bruņotās atcelšanās beigas, jo šie 3 šāvieni rada paniku pilsētā. Un naktī no 1. uz 2. decembri daudzi, ne tikai šī bruņotās atcelšanās dalībnieki, bet arī cilvēki, pilsētnieki sabijušies mēģina pamest Tukumu, bet tā kā Tukums ir aplenkts, un diezgan pamatot, manuprāt, ir versija par to, ka šie aplencēji ir jau saņēmuši ziņu par to, ka respektīvi pa dienu jau ir gājuši bojā viņu biedri, ja tā varētu teikt, karavīri, un respektīvi viņi vienkārši šauj uz visiem, kas mēģina pamest šo Tukumu, un tur arī ir vislielākais upuru skaits. Un tā tad 2. decembris, kas būtībā ir Tukuma bruņotās atcelšanās nobeigums, ģenerālis šis te Harunženkovs saņemot gūstā vienu no pilsētas iedzīvotājiem, nosūta viņu kā delegātu pie revolucionāriem ar savām prasībām, apsolot ļaut zemniekiem pamest Tukumu bez represijām un ļaut viņam ienākt pilsētā, un viņš apsola, ka netiks izvest nekādas represijas pret dalībniekiem, un jāsaka, ļoti ātri šis te tiek pieņemts, un būtībā jau 2. decembrī Tukuma bruņotās atcelšanās ir beigusies. Un tā tad varbūt tas kopsavilkums par Tukuma bruņotos atcelšanos. Šie 3 vīri, ko es gribēju ļoti īsumā, es zinu, ka man laika jau vairs nav, bet es atvainojos tomēr vēl minūtīti. Šie 2 pa labi ir Tukuma bruņotās atcelšanās vadītāji, ja tā varētu teikt, kuri dod
pavēles, kuri mēģina organizēt visu šo pasākumu, kas būtībā ir īstenībā izgājis ārpus kontrolas un nav organizējams, jo pilsētā ir, kā es teicu, lielas šīs zemnieku masas, vairāk tūkstoši, bet jā, viņi abi divi būtībā tiek dažādos avotos atzīmēti kā Tukuma bruņotās sacelšanās organizatori un galvenie vadītāji, bet īpaši uzmanības gribēju pievērst šim te cilvēkam, Ferdinandam Grīniņam, kurš, manuprāt, ir ļoti tāds zīmīga persona ar to, tieši šī revolūcijas saistībā, ka viņš nodzīvo ļoti īsu mūžu, 22 gadus tikai, bet viņš paspēja izdarīt ārkārtīgi daudz, un viņš būtībā tieši revolūcijas saistībā ir tiešām, manuprāt, ievērības cienīga persona ar to, kad viņš jau 1904. gadā, kad vēl nav šie notikumi, viņš jau ir sociāldemokrātu pulciņu sastāvā, pēc tam viņš kļūst par kaujinieku, viņš ir cilvēks, kurš ir braucis uz ārzemēm, lai mēģinātu nogādāt šeit ieročus, pirkt ieročus ārzemēs. Viņš ir arī Rainis, ir par viņu runājis, ir ticies ar Rainu. Rainis ir atzīmējis, ka viņš ir ārkārtīgi inteliģents, nopietns, kluss, jaunais cilvēks. Tajā pašā laikā viņš bija kaujinieks, profesionāls kaujinieks. Viņš ir viens no Tukuma bruņotās sacelšanās būtībā arī negluži organizētājiem, bet vadītājiem, jo 28. novembrī viņš ierodās Tukumā no Rīgas, kā palīdzība, viņš ir profesionāls, bet viņš savu dzīvi beidz, kā es teicu, 22 gadu vecumā. 6. gadā jau viņš tiek noķerts, 6. gada vasarā tiek tiesāts, un tiesas spriedums ir 15 gadi, bet arī ļoti populārs tā laika, kā lai pasaka, tāda metode, kā teiksim, cara varas pārstāvji rīkojās ar revolucionāriem, viņš tiek nošauts bēgot. Pamatot, kas ir nošauts bēgot, tas izskatās tā, ka reālajā dzīvē tas bija vairāk tā, kad cilvēku veda, pieņemsim, no viena cietuma vai no kaut kādas vietas, kur viņš tik turēts respektīvi apcietinājumā uz varbūt tiesu vai vēl kaut kur, un viņam tiek kaut kādā vietā apstādināti šie rati, vai kur viņš tiek vests un teikts, skrien tagad. Ir saglabājušās ziņas, kad viņš nav vēlējies to darīt, bet, jebkurā gadījumā atskaitējs ir tas, kad viņš ir nošauts bēgot. Un, respektīvi, 22 gadu vecumā, bet ārkārtīgi nozīmīga persona, jo viņš ir arī piedalījies vēl ļoti daudz dažādās epizodēs. Un šie divi cilvēki ir, šis te ir bojā gājušais kainieku pulka apakšpulkvedis, un blakus viņam ir Tukuma apriņu policijas priekšnieks, Fon Rādens, jā, un jā. Un tas arī ir. Vai auditorijai būs jautājumi? Vai šis cara spēku vadītājs, kurš solīja apžēlošanu, vai ka netiks veiks represijas, vai viņš turēja vārdu pēc Protams, ka nē. Jo, godīgi sakot, man tas nedaudz arī pārsteidz par to, es nezinu, kā lai pasaka, naivumu, jo bija skaidrs, ka viņš neturēs savu vārdu. Un jāsaka, ko es nepieminēju, bet 1906. gadā ir tiesas prāva, kur apsūdzētie ir tieši tiek apsūdzēti par piedalīšanos Tukuma bruņotās sacelšanās. Un 73 cilvēki tiek tiesāti un 17 tiek nošauti pēc tiesas sprieduma. Bet tiesa ir pēc gada. Respektīvi. Un, protams, kad atbildot uz jūsu jautājumu, es tiešām nezinu, cik naivam ir jābūt. Es domāju, ka tas bija apstākļu spiests vienkārši lēmums, jo, kā es teicu, tā organizācija varbūt bija, bet cilvēki varbūt bija jau sabijušies un saprata, ka nav vairs īsti ir jāpadodās un jācer uz to labāko, bet no pieredzes tomēr viņiem vajadzēja saprast, ka nebūs
labi. Vai būs vēl jautājumi? Vai ir kāds priekšstats par šo pašaizsardzības vienību cilvēku skaitu? Tātad par bruņotu cilvēku skaitu. Priekšstats man apmēram ir, bet cipari ir, es labāk nesaukšu šos ciparus, jo, kā es teicu, bieži vien tas cilvēku kaut kā bija tāds mainīgs tas stāvoklis, kad, respektīvi, bet ir saglabājušās, teiksim, ziņas, tas gan nav par Kurzemi, bet par Limbažiem, par Masalacu, ka tur ir bijuši 150, pieņemsim. Pat arī ar zirgiem un kavalēriju, tā kā diezgan nopietni. Tukumā varbūt tik daudz nebūs, tik daudz ugunsdzēsēju ķiveri diez vai bija. Par tām ķiverēm tur es jums neatbildēšu, cik viņas bija. bet es domāju, ka jā, kad, tas vienkārši bija tāds māju manevrs, jo es domāju, ka neviens ar tām ķiverēm arī nesteigāja tur īstenībā. Es vēl tikai papildināšu nedaudz. Ļoti labi nejaukt uzmanīgi to pašaizsardzību, jo pašaizsardzība bija arī bužniekiem pret revolucionāriem. Bet es gribēju tikai papildināt, varbūt Ventspili ieinteresēs. Grīniņš patiešām ir izcila persona. Viens no vadošajiem revolucionāriem noteikti. Ļoti spilgti ir tas, ka viņš ir ļoti simptomātiski. Ir tas, ka viņš ir viena no lielāko Ventspils kokrūpniecības uzņēmumu īpašnieku dēls. Viņa brālis ir Latvijas armijas kapteinis. Tas vienkārši arī par viņu arī tas, ko es nepateicu par Grīniņu, kad it kā viņš esot kļūst par revolucionāru tāpēc, kad viņš nav varējis... Es domāju, ka tas varbūt tā gluži atkal ir tāds mīts, tomēr vairāk, ka viņš nav varējis paciest to, ka viņa tēvs, būdams šis te rūpnieks, ir piekopis tādas, vaļīgas attiecības ar darbiniecēm. Un it kā tāpēc viņš esot, bet tās ir muļķības, es domāju. Varbūt tagad birs jau jauni jautājumi par citām tēmām. Labi. Ja vairāk jautājumu šajā sekcijā nav, tad paldies klausītājiem un došu vārdu Kristīnai Beģerei. Jā, ar to tad mēs arī esam noslēguši šodienas zinātnisko daļu. Es ļoti, ļoti priecājos par visiem šodienas referātiem. Man šķiet tiešām, katrs bija interesants un katrs bija kaut ko jaunu mums dodošs. Un katrā ziņā ļoti, man šķiet, mums ļoti šis pasākums ir visiem bijis bagātinošs un nogurdinošs.